mūsu konkurenti staigā pa Rīgas ielām, iekšpagalmiem, meklē bedres, saka, kad viņi nonāks pie varas, tad viss būs kārtībā. Ļoti labi, ja, bet arī šis jautājums parāda tikai to, ka kaut kas ar pašu sistēmu nav kārtībā, ar plānošanu, jo principā no sasaukuma uz sasaukumu īpaši nekas nemainās. Ja runā par Rīgas iekšpagalmiem, tad, manuprāt, pats svarīgākais ir jautājums, kas attiecās uz zemes īpašumu. Kam pieder šis iekšpagalms? Kam šī zeme pieder? Un ja zeme nepieder pilsētai, viņa nevar ieguldīt naudu svešā īpašumā. Ko tad tādā gadījumā darīt? Variants ir tikai viens. Ja īpašnieki pārdod šo zemes gabalu, Rīgas pilsētai ir jāizmanto pirkuma tiesības, un pēc tam, kad jau šis zemes īpašums ir pārgājis Rīgas pilsētas īpašumā, viņi jau var sākt to teritoriju sakārtot.